Sveiki, draugi! Mēs dzīvojam laikā, kurā varam redzēt daudz dažādu Bībeles pravietojumu par pēdējām dienām. Pravietojumi, kas tika rakstīti pirms tūkstošiem gadu, sāk īstenoties mūsu pasaulē. Tos mēs redzējām nesen, piemēram, jaungada svinībās Dubajā. Tur bija droni un transhumānisma tēmas, piemēram, šī milzu galva ar mākslīgā intelekta simbolu AI pierē, kā arī pirkstu nospiedumu skenēšana. Tas man liek domāt par zvēra zīmi un to, ko Bībele saka Atklāsmes grāmatā. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres. Jums tas tika parādīts ar šo mākslīgā intelekta tehnoloģiju jaungada svinībās. Mākslīgais intelekts, kas implantēts pierē un pirkstu nospiedumu skenēšana. Visa par ieiešanu šajā jaunajā zvēra sistēmā digitālajā ID. Lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Kā to visu varēja redzēt pazemīgi cilvēki pirms tūkstošiem gadu? Tikai tā, ka vien pats Dievs viņus mudināja rakstīt to, ko viņi rakstīja. Un atcerieties, ka mēs nevaram atraut Romu no šiem pravietojumiem. Jūs varētu domāt, kā gan Roma ir saistīta ar lielo tehnoloģiju industriju. Atliek tikai paskatīties, pāvests tiekas ar visiem lielajiem tehnoloģiju vadītājiem. Vatikāns izdeva savu encikliku, jeb pāvesta direktīvas vēstījums ar nosaukumu Inter Marifica, kas ir vēstījums par sociālo mēdīju komunikāciju. Jezuīti, jeb Romas ordenis, šis priesteris tiek saukts par transhumānisma tēvu. Tas bija jezuītu priesteris, kurš radīja lielā sprādziena teoriju. Tas bija jezuītu priesteris, kurš iesaistīts ir melos, lai atrastu tā saukto trūkstošo posmu evolūcijā. Jo viņi apgalvo, ka ir ar Kristu, bet patiesībā strādā pret evaņģēliju. To var pamanīt, kad jūs ieskatāties dziļākajos līmeņos. Neapgalvoja, ka visi iesaistītie to apzinās, bet augstākajos līmeņos, jeb varas ešalonos, mēs redzam, ka šie cilvēki strādā pret Kristu. Manuprāt, tas ir pilnīgi pašsaprotami. Transhumānisma singularitātei nav nekas no Dieva. Transhumānisma singularitāte ir viens no bezdvēseliskākiem veidojumiem, un tā ir pretrunā ar Dieva radīto. Ideja par singularitātes ieviešanu pasaulē, kas ir cīņā pret Dievu, vajadzētu mums sniegt asu atgādinājumu par Bābeles torni. Tas patiešām parāda, ka šī kustība ir antikristīga. Tāpat kā šis biedējušais attēls no pasaules jauniešu dienām Panamā. Tas ir kā kopsavilkums. Šeit ir pāvests uz skatuves, un šis masīvais attēls uz ekrāna aiz viņa, kas būtībā ir čūska ar agresīvu atvērtu muti pret Kristu. Tātad tas parāda, ka Romas un pāvesta politiski-reliģiskā sistēma ir pretstatā Kristus krustam. Līdzīgi kā pašdēvētā kabaliste Madonna nesen izlaida fotoattēlu sēriju, kurā redzam pilnīga Jēzus Kristus un pēdējā vakarēdiena zaimošana. Un, protams, vārds Madonna ir vēl viens termins, ar ko apzīmē dievietes figūru. Ievērojiet, ka viņa ir ģērbusies kā Romas katoļu jaunava Marija. Un tā nav nejaušība, jo tas ir viens un tas pats. Un nav brīnums, kāpēc reformatori tik ļoti koncentrējās uz Romas lomu pravietojumos, jo Roma ir pašā antikrista sirdī. Tā ir tā pati senā dievietes figūra, kas pāvestībā ir pieņemta par dievieti. Viņa ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Jēzus Kristus evaņģēlijs ir aizsegts un sagrozīts. Šī dievišķā figūra ir krusta ienaidnieks. Tādā pašā veidā šī dievišķā sievišķība iezogas vairākās baznīcās mūsdienās.
Tāpēc atklāsmes grāmatā teikts: iznāc no viņas mana tauta. Šajās vietās ir dieva ļaudis un tos pieviļ un maldina viltus doktrīnu. Tas ir tas, ko dara viltus praviete Jezebela, un tāpēc šīs ir dažas no zīmēm, kas liecina par dievišķās sievišķības iezakšanos tajās draudzēs, kuras ir vienotas ar Romu. Romu, jeb visu netikļu māti. Jēzuīti tika izveidoti, lai cīnītos pret patiesu informāciju un protestantismu, kurā kristieši mēģināja atgriezties pie Bībeles un tikt projām no pāvestības. Un tas, manuprāt, rezumē pāvestībā esošās organizācijas. Viņi izliekas esam ar Kristu, bet patiesībā viņi svin Kristus krustā sišanu. Viņiem tā ir kā varas izpausme, inversija, lielīšanās, ka viņi ir antikristīgi. Un atceramies, ka tā ir daļa no šīs melnās saules impērijas, tā pati mentalitāte, tā pati filozofija, tas pats gars, tā pati darba kārtība. Tāpat kā Hitleram bija centieni iegūt Longinusa šķēpu, viņš bija apsēts ar dažādu okultu rakstu iegūšanu. Viņš bija okultists. Hitlers patiesi vēlējās iegūt Longinusa šķēpu. Šis viss ir saistīts ar Kristus inversiju, jeb apgriešanu, melnā saule. Atcerieties, ka Adolfa Hitlera izmantotā emblēma bija melnais saules ritenis. Tas viss ir par zvēru no Jāņa atklāsmes grāmatas, kas visu šo savieno. Lai gan ienaidnieks tika sakauts pie krusta, un tā ir patiesība, viņi kaut kā izliekas, ka viņiem ir sava uzvara, bet tā vienkārši nav taisnība, jo Jēzus tika sasists krustā labprātīgi, un ienaidnieks neuzvarēja. Patiesībā Bībelē teikts, ja viņi to būtu zinājuši, viņi godības kungu nebūtu krustā situši. Ienaidnieks patiešām tika uzvarēts pie krusta, un tas viss noved pie antikrista. Kā vēl viens piemērs ir grupa ar nosaukumu 9 mm naglis. Kāpēc slavenības mūziķi, aktieri, slepenās biedrības, kāpēc viņi visi tieši uzbruk un pazemo Jēzu Kristu, nevis citas reliģijas pārstāvi? Aleisters Kraulīs. Visi šie cilvēki, viņi vienmēr bija tik apsēsti ar Jēzus Kristu apvēršanu un zaimošanu. Un tāpēc tikai veselais saprāts var teikt, ka raksti ir patiesi, Bībele ir patiesi. Jēzus Kristus ir tas, par kuru viņš sevi teica, viņš ir Mesija. Šī pasaule apgriež otrādi un zaimo Jēzu, jo tā tas ir lemts, un tas arī parāda, ka kungs patiešām uzņēmās mūsu grēka lāstu pie krusta. Jēzus uzņēma mūsu grēkus uz saviem pleciem, mūsu grēku nastu. Mēs visi esam grēkā krituši. Mēs esam nākuši no grēcīgām miesām, mēs esam miruši grēkām. Ja mēs nomirstam, šajā grēkā mēs nomirstam kā daļa no pasaules. Nenožēlojot grēkus, Jēzus mūs nepazīst. Jēzus mūsu grēkus ir uzņēmies no žēlstības, nepelnītas žēlstības. Tiem, kuri mirst grēkā, vajadzētu ciest mūžību ellē, bet Jēzus viens pats uzņēmās krusta smago nastu, visas pasaules grēkus. Un kā Mūzes paaugstināja čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai viens, kas tic viņā, iegūtu mūžīgo dzīvību. Visi, kur uzlūko Jēzu, visi, kas viņam tic, visi, kas tic viņa augšām celšanai un upurim pie krusta. Visi šie cilvēki tiks glābti, viņu sirdis tiks atjaunots pie krusta, svētais gars mājos viņos līdz pat nāves dienai. Atzimšana ir patstāvīga zīme izredzētiem, savukārt zvēra zīme būs patstāvīga tiem, kas izvēlas sātanu, nevis Kristu. Ja burtiski izvēlaties sātana viltus netiklības, nevis Dieva dēlu, tas parāda, ka esat nolaidušies pašā tumsas dziļumā. Bezdievīgo ceļš ir kā akla tumsa, viņa nezina, pāri ko tie kritīs. Dievs ir pārpilns žēlstības un nelokāms mīlestības, bet tumsa beigu laikā prasīs sodu. Svētie raksti māca, ka šis sods ir mūžīgs sods.
un viņu mocību dūmi celsies augšup mūžu mūžos, un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi.